no Salaspils fizikas institūta, lai gan nosaukums tam institūtam ir fizikas institūts, tas neaptver visu fiziku. Tas aptver ļoti sīku nišu fizikā, proti magnētisko hidrodinamiku. Kas tad tā magnētiskā hidrodinamika ir? Tā ir mācība par to, kā kustas viela magnētiskā lauka iespaidā, bet, lai tas iespaids būtu ievērojams, šai vielai jābūt vai nu elektrovadošai, tā viena daļa, vai otra daļa, viņai jābūt ferromagnētiskai. Nu, un tādēļ mums tā tad ir, tajos pētījumu virzienos ir, kā paši pētījumi, kā tā viela īsti kustas, un kāda ir viņas iekšējā darbība, tās kustības darbība, tā arī tehnoloģiskie pielietojumi. Nu, un tehnoloģiskie pielietojumi ir magnētisko hidrodinamisko mašīnu projektēšana, izgatavošana, uzstādīšana. Viens, otrs ir apvienot šādu mašīnu ar to vietu, kur tam šķidrumam jākustas. Proti, integrēt šādas MHD mašīnas kodolenerģētikas šķidrā metāla tehnoloģijās. Nu, un tas attiecas uz, es paspiedu par daudz, tas attiecas uz to pirmo daļu, kur ir elektrovadoši kā to būtu uzspiest, es neredzu. Kur ir elektrovadošas vielas, tās būtībā ir šķidrie metāli. Otra daļa magnētiskie nanokalaīdi, tā prasti runājot, saberst ferromagnētiski, sadalīt ļoti sīkās nanodaļiņās, iekult viņu nesēju šķidrumā, un izveidojas stabils ferromagnētisks šķidrums, kur magnētiskais lauks var kustināt. Un tātad divas šīs tēmas ir. Vēl ko es gribu teikt, tā izklausas varbūt tā jocīgi, bet šī nozarē, protams, darbojas daudz dažādi partneri. Būtībā vienā vietā mēs esam pasaulē lielākie. Rezultāts ir tāds, kad no vienas puses mēs esam pasaulē lielākie, bet mūsu niša ir šaura, un tādēļ tie partneri ļoti tālu no mums, geogrāfiski. Nu, un te ir uzskaitīti tie partneri, kādi mums ir, kas atrodas visdažādākās valstīs, kā vienā daļā to šķidru metālu magnētiskā hidrodinamikā, tā arī otrā magnētiskos nanokoloidos ir tas pats, ir izmētāti pa visu pasauli. Nu, jautājums te ir uzskaitīts, kur šāda veida ierīces, kuras mēs institūtā projektē, kur viņas reāli lieto, arī pa visu pasauli. Tā uzskaitīti projekti, kādos tas notiek. Tā, tas attiec uz tām ierīcēm pašām, un tagad šķidra metāla tehnoloģijas kodolenerģētikā, tur tā pamatproblēma ir tāda, ka kodolenerģētikā viss siltuma izdalīšanās ir koncentrēta ļoti mazos tilpumos, un rezultātā tie tilpumi, ja viņi stāvētu uz vietas, sakarst par daudz, un tādēļ viņi ir intensīvi jāpārvieto, un tas vienīgā metode ir ar šķidru metālu tos kodolenerģētikas tajās daļās, kur patiešām tā koncentrācija liela, ar šķidru metālu pārvietot no vietas, kur siltums izdalās, uz vietu, kur viņu lietos elektrības iegūšanai. Nu, un šai lietai tad arī izmanto to magnētu hidrodinamiskas metodas, nu, un tas tā notiek. Nu, un ievērojama lieta ir tas, ka ir arī bez tādiem enerģētiskiem pasākumiem kodola enerģētikā, ir arī pētījumu pātrinātāji, kuru jaudas ir megavatos, bet kur tas pātrinājuma mērķis ir burtiski
dažos litros, nu, un tad arī tur ir vajadzīga šāda tipa kustināšana. Nu, pie mums projektē ierīces, kur abas šīs lietas tiek apvienotas. Nu, un vēl ir viens no tiem lielākiem Zviedrijā taisītais Eiropas European Spallation Source. Arī tajā tā izveidē mēs piedalāmies. Nu, un kas attiec uz magnētiskiem, uz ferrošķidrumiem, tad tie savukārt, ja mūsu ierīces ir relatīvi lielas šķidra metāla, tad tās ferrošķidrumu ierīces ir burtiski kubikcentimetros, un arī tādas te ir uzskaitītas, kādas tiek pielietotas. Tas zinātniskas organizācijas, kas Latvijā ir, tas ir mūsu institūts, nu un arī Latvijas Universitātes fizikas matemātikas fakultātē ir Cēbera grupa, kas ar doto lietu nodarbojas. Tā. Un cilvēku resursi, un te saskaitīts, cik mūsu institūtā ir, kā jau teicu, vienā vietā mēs esam pasaulē lielākie, toties to darbinieku skaits nebūtu liels, nav kā te ir uzrakstīts. Nu, un tā otra magnētiskie šķidrumi, tie zilā krāsā tie ierakstīti. Nu, no Eiropas struktūra fonda finansējums 10. gadā bija 260 000, nu, 15. gadā ceram, ka būs vairāk. Tā. Nu, visi tie darbi mums tika sākti jau 20. gadsimta tieši pašā vidū. Drusku vēlāk no ferrošķidruma lieta, nu, no tādiem pasaulē vienīgais, kas ir, tas ir izveidots ir eksperiments, lai gan apmēram ducī laboratorija tas ir darīts. Mums pirmiem izdevās kustinot, maisot no šķidru natriju, viņš nomagnetizējās. Parādījās magnētiskais lauks no tā, ka elektrovadošu šķidrumu kustina. Kādēļ tas ir svarīgi? Tādēļ, ka praktiski viss magnētiskais lauks, kas ir dabā rodas bez cilvēka, sastopams bez cilvēka tiešas darbības, teiksim, Zemes magnētiskais lauks, zvaigžņu saules magnētiskais lauks, galaktikas magnētiskais lauks, rodas burtiski šādā pat veidā. Elektrovadoša vide kustas. Nu, kustinot izkausēt natriju salaspilī, mums pirmiem pasaulē izdevās to saskatīt. Tā, pašreiz pēc tam vēl divās vietās, lai gan ir apmēram Durstas laboratorija to dara, vēl divās vietās to izdevās izdarīt. Pēc mums. Tā. Nu tad RFA daļa institūta infrastruktūras modernizācijā te ir uzrādīta. Nu tad, par cik mums ir lielas, nu, tie partneri atrodas ārzemēs, tad pēc franču partneru iniciatīvas izveidots tā sauktā Ampere iniciatīva, lai apvienotu mūsu kopīgo darbību, nu, to paredzēts arī realizēt noteiktā tādā projektā, bet tā, nu, un laiks man esot beidzies. Var vēl noslēdzošos 3 vārdus pateikt? 3 vārdus. Nu, paldies par uzmanību.